Vai tev ir kaut kādas atziņas no tiem laikiem nākušas līdz, kā ir veidot biznesu tādos apstākļos? Tie bija zem 18 gadiem. Es brīnos, ka man kāds vispār atļāva veidot tajā laikā šņabbodu, ja mēs runājam tieši par bāriem vai mazumtirdzniecību. Bet skaidrs, ka tajā laikā galvenais bija es uzņemšos, es to varu, es to gribu, jo šī te vēlme būt neatkarīgam no vecākiem man bija jau sen izstrādājusies, neatkarīgi no nekā radīt pašam kaut ko savu. Un tas veids, kā tajos laikos, tas veids, kā nopelnīt, bija šis triviālais, pirkt pārdot. Ja? Un šņabveikals, starp citu, kurš tāpa pateicoties loterijas biļetēm, kuras es vēl pirms tam biju uztaitījis. Tev bija biznesa tirgot loterijas biļetes? Jā, man bija biznesa pie tirgus aiziet ar grozu un ielikt pietiekami daudz laimes, lai turpat visu laiku kāds varētu kaut kādu mazāk vai lielāku summu vinnēt, un tas radīja papildus ažutāžu, kāpēc nāca un ķēra tās loterijas biļetes, un tur man radās ideja par to locīšanas mašīnu, jo katra loterija bija jāstājas ar laimes tiešā un kaut kā ar vāciņu jāizvāko un kniedīt jāuzspiež, lai neredz, kas tur iekšā ir. Un tur man radās pirmā ideja par to, ka vajag šo te procesu automatizēt, jo es nevaru būt droši par maniem darbiniekiem, kas vai ielika vai neielika pareizos laimes, pareizo skaitu. Tev loteriju biznesā vēl bija jau darbinieki, pareizi? Jā, es pats nebūtu spējīgs tik daudz loterijas. Man tur bija diezgan liels palīgu skaits, kas to vien darīja, kā katru dienu tās bija loterijas locīja. Un tas loterija bizness 90. gados mēs jau neviens nedomājām, cik tas ir grūti laiki. Mēs šodien, jā, mēs varam atzīt, ka 90. gadi nebija tas pats vieglākais mūsu valsts vēsturē, bet stila joprojām ir tā, ka tur notika tāpat bizness pēc tā laika saprašanas. Un skaidrs, ka tur bija gan, man es saskāros ar daudz jumta biznesiem, nāca pie tevis lielāki puikas ar lielāku muskulatūru un teica, ka tas bizness strādā tā sīkais, tu tagad pelni, bet tev jāmaksā mums un tad mēs tevi sargāsim.